Labrīt, parādīšu jums vienu dienu no sajūtu žurnāla. Kā jau minēju, šāda te žurnāliņa maziņa paņem ļoti maz laika. Un tas, ko es tagad izdarīju, ir es ielīmēju šo te, lietojot šo akrilu mēdiem. Viņš tāds ļoti pabiezs, patīk tādu pabiezi, kas nav šķidri. Un ar šo te karti, tā man ir veca bankas kodu karte, kaut kur bija saglabājusies, un šādā veidā es ar vienu roku tur, tāpēc es tā te viņu izvelku, lai viņš labāk pielīmējas. Un kādu papīru jūs vēlaties? Es, kad biju īrijā nesen, tad es ieraudzīju šo te Wild and Free, un par cik mums mākslas terapijas šādas te nodarbības bija, es domāju, vau, tas ir tieši mums, un te es esmu jau šo to izgriezus. Un šis te, es gribēju jau gan šito līmēt, bet tas bija tāds ļoti liels priekš tā mazā, tāpēc noplēst stūrīt ar plēšanu. Man tā patīk ar plēšanu, nevis ar šērēm, lai ir tie baltie, kas tur apkārt ir, tas nekas, tas ir dekorācijai. Un tad, ja parādīšu te kādu skats pa logu, parādīšu arī kā man te sistema. Tas mans ofis, kur es strādāju. Te ir kāpnes uz leju. Tur ir mans saraksts, kas man ir jāizdara. Un uz galda tur ir tādas lietiņas, kā tur ir mani gada mērķi. Tur ir, kas pa nedēļu jāizdara. Un, jā. Un tagad, ko es tālāk darīšu, ir ar baltu pildspalvu. Es uzrakstīšu kaut ko, kas man šodienai ir svarīgs par manām sajūtām. Un tas citāts tūlīt radīsies, jo es kaut ko lasīšu. Esmu nolikusi Hemingvēja īsos stāstus. Un tad es vēl paskatīšos, kas man ir šeit. Es parastā no rīta kaut ko šo un to palasu. Tāpat tās arī man ir šis te ļoti svarīgs žurnāls, kur ir iekšā kaut kas ļoti svarīgs par to. Un kaut kas no tā visa, kas man būs ļoti svarīgs, es vienu teikumu šeit pielikšu. Un tā, tas ir vēl viens no veidiem, ja? Iepriekšējais veids, ko es jums rādīju, bija šis arī, tie ir salīmēti. Vienkārši no recepšu grāmatas, tur pa cauri man arī īstenībā redzēt. Tāds rabargas salāto redzēt cauri. Un šeit es iesāku durlingot. Te atkal pārrakstīju kaut ko un uzlīmēju ar to lenti, noplēsu lenti tādu, saplēsu maliņus. Un te man ir gada mērķis, te sākums. Tādā veidā es taisu šo te maziņā. Un tas patiešām ļoti maz laika paņem šādu te formātu, plaukstas formāta blociņu. Kā jau esmu minējis, tas ir, es viņu pirku gan īrijā, bet šādi paši ir arī depo. Un viņi ir ar tādām pašām lapām, kā šeit te lielajām blokām. Tā, vēl viens variants, gaidīšu jūsējo. Un tā, tie ir rezultāti. Šādi te manām blociņām. Ar baltu ierakstīju. Man jūtos ļoti labi. Ar šādu te manu galvu. Nebija plānojis nemaz melnu krāsu pirkt. Vienkārši nopirkt, tāpēc, ka tur bija tas Wild and Free. Tagad man iepatikās uz melnu rakstīt ar baltu.
Droši vien, ka vēl kaut ko tādu uztaisīs ar mani. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass.